Par mehu nekļūst, par mehu piedzimst. Ar šādu saukli 6. septembrī Jelgavā norisinājās tehnikas un inovācijas festivāls Mehatrons. Šogad ir lielāks uzsvars uz militāro rūpniecību, kas esošajā situācijā faktiski ir tas sektors, kas ļoti strauji attīstās. Pirmo es gribētu nosaukt bruņotiem spēkiem paredzēto bagī veidu braucamo Foksis. Faktiski viņš unikāls to, ka tur ir 100% Latvijas inženieru konstruktoru darbs ieguldīts. Otrs ir Patrija, tas ir Somijas izstrādāts produkts. Tur savukārt ir ļoti liels ieguldījums tieši no ražošanas Latvijas pusē. Protams, ka gandarījums ir liels tajā brīdī, kad pirmkārt mašīna pirmoreiz ierūcās, kad reāli redz šo mašīnu lietošanā. Līdz ar to es teiktu, ka tas gala produkts un gala produkta kvalitāte arī ir tas iedrošinājums, kas varbūt varētu radīt interesi gan jauniešiem, gan arī visiem citiem, kas vēlās šajā industrijā strādāt. Tā inženieru izglītība ir jāgrib, jāmācās un ir tās lietas, ko izprot. Šeit mums parādās jau daudz mākslīgā intelekta, jo arī tā metāla apstrāde tiek vadīta jau ar ļoti digitālām metodēm. Tātad jaunietis ir ne tikai virpotais, frezētais, metinātājs, viņš jau mācās digitālā vidē, viņš strādās pēc tam digitālā vidē. Dabiski daudz darbi ir palikuši arī tādus, kā mēs pazinām iepriekš, bet arī tā vide mainās. Lai gūtu ieskatu mašīnu būvs un metālapstrādes rūpniecības nozarē, pasākuma laikā Mehatrons ikvienam interesantam bija iespēja izzināt speciāli aprīkot ceļošanas mācību laboratoriju. Ir dažādas jomas, kurās attīstīt sevi. Jo es arī kā mehatronikas skolotājs varu pateikt, ka ja kādam neiet mehānikā, pēc tam viņam ļoti viegli aiziet kāda pneimatika, vai viņam pēc tam aiziet ļoti labi datoru programmēšana, vai arī tieši šī zīmēšana, konstruēšana. Katrs atrod savu nišu, kurā viņš ir spēcīgāks. STEM tehnoloģijas ļauj izprast, mācīties un izzināt. Mācību process ir interesants un aizraujošs. Šādā veidā tātad apgūt var bioloģiju, matemātiku, fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, dabaszinības, robotiku, programmēšanu, visas inženieru zinātnes tehnoloģijas. Visas dienas garumā norisinājās metināšanas konkurss, un dienas noslēgumā tika noskaidroti labākie. Par iegūto 3. vietu profesionālās meistarības konkursā metināšanā diploms Mārcim Nikam Bukovskim. 2. vieta profesionālās meistarības konkursā metināšanā Guntaram Ozoliņam. 1. vieta profesionālās meistarības konkursā metināšanā Uldim Leščinskim. Jā, tieši tā! Es gribētu ar tādu novēlējumu pabeigt, lai mēs sakam, mēs esam tauta, kas dzied un dejo. Es gribu arī, lai mūsu jaunieši tikpat lielu entuziasmu veltītu tehniskajām nozarēm, sākot no bērnu konstruktoru bērnu dārzā un jau tālāk par izglītības ķēdi uz augšu līdz ļoti gudrām iekārtām ar mākslīgo intelektu. Jelgava ir metālapstrādes pilsēta, un kā ierasts, līdz ar festivālu Mehatrons norisi klātesoši ir arī Jelgavas amata vidusskola. Mehatrons tā ir svēta lieta, man liekas, pilsētai, Jelgavas amatu vidusskolai un visiem metālapstrādes uzņēmumiem. Tā kā mēs esam skola, kura jau, manuprāt, vairāk kā 15 gadus sagatavos iedzīs speciālistus, mēs esam stipri, mēs esam nokomplektējuši skolu un esam tik piepildīti, ka atkal varam priecāties. Skatoties apkārt, man pārņem tiešām neviltots prieks, ka mūsu izstādē ir tik daudz jaunatne, un to es varu apgalvot, ka katru gadu interese paliek arvien lielāka. Ir arī zināms tas, ka ir ļoti labi darba vietas dabonams pēc mūsu skolas beigšanas, un mēs cenšamies sekot līdzi visiem jauniem strāvojumiem, kas ir pasaulē, lai mūsu jaunieši jūt, ka mēs visu laiku attīstamies.
Man priecē, ka šodien ir tik daudz cilvēku, kas interesējas par metāla apstrādes profesiju. Un, protams, mēs esam pieradinājuši apmeklētājus pie tā, ka amata vidusskola piedāvā arī iepazīt kādu no ēdināšanas specialitātēm. Iepriekš tie bija pavāri ar ārā gatavotu zupu, šodien tie ir konditori, kuri sagatavojuši 5 dažādus našķus un priecē gan lielus, gan mazus. Te ir konditoru grupa, 3. kurs, kuri kopā ar manim uztaisīja visus šos gardumus. Mēs vienkārši vēlamies iedot nelielu prieku pasaulē, lai labi garšo. Visi grib inženierus. Uzņēmums Baltika Agromašinerija ir kompānija, kura tirgū darbojas kopš 1999. gada, nodrošinot Latvijas lauksaimniekus ar visplašāko produktu, tehnoloģiju, konsultāciju un pakalpojumu klāstu. Jaunas tehnoloģijas, moderna darba vide ir tas, kas raksturo uzņēmumu šodien, un uzņēmums ikdienas nodrošina prakses vietas un motivē jauniešus nākt un mācīties, apgūstot visu jauno. Mehatrons iet uz inovācijām. Mēs arī vēlamies parādīt, kas ir piedāvājama mums tieši no jaunākajām tehnikām. Kā redzams, ir klāsts Serion sērijas traktori, ir arī kombains Trions un, protams, ir meža tehnika Ponce Cobra. Pat cik, kā jau zināms, Jelgavā ir Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte. Mēs arī šogad nolēmām parādīt no meža nozares mazliet par Ponci, par klāsu. Mums ir aktivitāte iekāpt, iejusties operatora lomā, apskatīties, ko piedāvā meža strādes tehnika Ponce. Tehnoloģiju un inovāciju festivāla Mehatrons ietvaros ikvienam interesantam bija iespēja iejusties praktiskā darbā un gūt priekšstatu par mehāniķa profesiju. Ir nepieciešams ar metināšanas cimdiem, turot vienu roku šeit, jāmēģina pārtīt vītnes no vienas uzgriežņa uz otru uzgriezni. Ātrākie laiki, kolēģis uzņem laiku pagaidām, un kad laiks ir uzņemts, vai labs, ja labs laiks, var nopelnīt klāsts cepurīt. Droši, ja vēlamies, arī varat pamēģināt. Uzņēmums Baltika Agromašinerija apvieno labākās tradīcijas un pieredzi jauno speciālistu apmācībā un motivē jauniešus jauno skolas vecumu apzināties, ka mehāniķi un inženieri ir tie speciālisti, kuriem būs garantēts darbs un iespēja veiksmīgi veidot savu karjeru. Jaunajiem parādīt, kāda ir tehnika, kāda ir jāmācās, ir jādara, lai arī varētu uz šādas tehnikas strādāt. Par mežu tehniku mums atbild Ogas tehnikums, sagatavo audzēkņus. Ir arī priekuļu tehnikums, kas sagatavo lauksaimniekus. Ļoti daudz plaša klāsta profesionāli ir nepieciešami tik tiešām tirgū. Mašīnbūves nozare ir plaša un daudzveidīga. Tā apgādā ražošanas tehnoloģijām visas pārējās tautsēmniecības nozares. Lielākā daļa saražoto produktu nav atrodama veikalu plauktos. Tiem ir industriāls pielietojums, kas nozīmē, ka nozare apgādā ar produktiem un tehnoloģijām pārējos ražošanas segmentus. Turklāt nozarē straujiem soļiem ir ienākušas digitālās tehnoloģijas, kas radikāli mainījušas darba specifiku un darba vidi kopumā. Gadus pārdesmit atpakaļ noteikti tas bija diezgan melns darbs tumšā cehā. Bez kādas automatizācijas tagad jau ir ļoti liels procents darba ir jau pie datorvadības darba galdiem, robotizētām sistēmām, kur jau faktiski nav tāda smaga, melna un netīra darba. Mēs visi esam pasaules ekonomikas elements. Daudz par inženiertehnisko nozaru krīzi runā Eiropas Savienībā, daudz runā vispār pasaulē. Bet šis process, ja paskatās tādā ilgākā periodā, vienmēr ir ar kaut kādu cikliskumu. Dabiski arī šis kritums, kas pašlaik pasaules mašīnu būvē ir radies, viņš atkal dod iespējas pilnveidoties uzņēmumiem un piestartēt pēc šīs krīzes, ar jaunu tehnoloģiju, jaunām iespējām, ar jaunu gudrību.
Jūs prasat, kā iet mūsu nozarē. Principā summāri mēs varam teikt, ka pirmajā pusgadā būtisks kritums Latvijā nav redzams. Aizvien vairāk jaunieši jau pēc 9. klases izvēlas mācības turpināt kādā no profesionālās izglītības iestādēm. Pēdējos gados investētie līdzekļi izglītības sektorā nodrošina jauniešiem iespēju mācīties atbilstoši darba tirgus situācijai un īstenot arī darba vidē balstītas mācības. Mūsu skolas slava ir augsta, laba, un faktiski ģimenes var droši sūtīt savus bērnus pie mums mācīties, jo mums ir tiešām viss mācību process ļoti labi attīstījies. Un līdz ar to es ar lepnumu varu teikt, ka Jāgavas amata vidusskolā šeit viss ir ļoti labā, augstā līmenī. Sliktu lietu vienkārši nav. Visi apstākļi ļoti ideāli, lai šeit mācītos, papildinātu sevi un konkurētu, un līdz ar to arī veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Es gribētu teikt, ka šis ir kopīgs darbs nozarei un profesionālai izglītībai un augstākai izglītībai, kad kopā mēs veidojam šo gan profesijas prestižu, gan mēs parādām un kopā sadarbojoties, arī atbalstot ar kvalitatīvām prakses vietām, mēs šo interesi veidojam. Mēs arī šogad varam lepoties ar ļoti labu audzēkņu skaitu tieši šajās piepildītiem absolūti kursiem. Mēs uzņemam ar konkursu, un mums ir diezgan liela izvēle, lai mēs jau saprastu, un jaunieši nāk mērķēti. Viņi ir izlasījuši, sapratuši, ka metālapstrādes nozarē ir nākotne, ir arī iespējas labi sev parādīt nākotnē kā speciālistu, un kas zina, kur ceļā aizved. Pagājušajā kursā es devos praksē uz 3D projektu Rīgā uzņēmums. Diezgan liels uzņēmums. Un tur es uzzināju, kā pārsvarā viss notiek, un baigi daudz no stundām neatšķirās. Pārsvarā viss tas pats ir. Vienkārši tas noformējums, vienkārši kāda darba kārtība viņiem ir. Mācību iestādes sadarbībā ar darba devējiem jauniešiem sniedz iespēju sasniegt savas profesijas augstākās virsotnes. Darbs ir labi atmaksāts, un arī speciālistu pieprasījums nozarē ir augsts. Ir nevis konkurence uz darba vietu, bet otrādi. Darba devēja jau faktiski konkurē par kvalificētiem speciālistiem. Protams, paliek spēkā nosacījums, ka tam speciālistam jābūt tiešām kvalificētam ar labu attieksmi. Jo uzņēmumi maksā labas algas, bet maksā labas algas tiem speciālistiem, kas darbu dara kvalitatīvi un ir kvalificēti savā jomā. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija ir klātesoša visos ar nozari saistītos pasākumos, lai skaidrotu un parādītu sabiedrībai, kā nozara ir mainījusies gadu gaitā un kādas jaunas tehnoloģijas tajā ienāk. Speciāli aprīkotā ceļošanas mācību laboratorijā Tehnobus jauniešiem ir iespēja izzināt inženiertehniskos risinājumus un izmēģināt darbībā dažādas iekārtas. Tehnobusā šeit jau jaunie mehāniķi var saslēgt zobratus, tātad mehānismu, lai saslēdzot šos zobratus, lai griežās izpildu mehānismus. Tas ir ļoti labi. Šeit jaunie speciālisti var iepazīties, kā ražo elektrību, tātad griežot arvien ātrāk, kur lampiņi iedegās. Puisim vēl jāpaugās, mazliet spēkā, un tad viņš varētu ražot arī sev mājās elektrību. Šis ir sensoru stends. Šeit var pārbaudīt un iepazīties ar dažāda veida sensoriem. Gan kapacitīvajiem sensoriem, gan optiskajiem sensoriem, un šeit ir temperatūras sensors, kurš uzsildot, ar kuru var sasniegt šo darba temperatūru un iedegsies šī lampiņa. Šis atkal ir spiediena sensors, tātad katlu mājā, tad, kad uzsildās ūdens, tad rodas spiediens, un iepūšot šajā caurulē var parādīt, ka parādās spiediens. Un šeit ir optiskais sensors, kurš ir ieregulēts, un kādā veidā pēc tam var noteikt, ka ir mūsu pelnu trauks pilns, un mums šī pelnu tvertne ir jāiztukšo. Nākamais eksponāts ir lāzera gravētājs. Šo iekārtu var, kā jūs redzat, iegravēt skaistus zīmējumus uz finiera vai citu koku plāksnēm. Šeit ir CNC frēzes vadības stends. Uz šādām iekārtām jaunieši var apgūt, programmēt CNC vadāmus darba galdus. Tātad šeit ir
pneumatikas stends. Šeit jau Rīgas Tehniskās koledžas studenti bija pienākuši un uz šī stenda saliekot pneumatisko schēmu var panākt to, ka viņa strādā nepārtraukti. Nu, šeit ir neliela uztaisīta tāda kļūda apzināta, kad nostrādājot šim cilindram, jānostrādā arī šim cilindram. Tāpēc studentiem jāatrod, kurš vats ir kurā ligzdā nepareizi iesprausts, lai viņš pēc tam šī sistēma strādā. Nu, un šeit ir mini rūpnīca, kur mēs varam redzēt, kā process notiek pilnībā automatizēti, neiesaistoties cilvēkam. Ja, tā tad ir konvejer līnija, kas padod detaļas uz apstrādi, un tajā brīdī, kad detaļa tiek padota tālāk, viņa tiek atkal nogādāta uz nākamo iecirkni tālākai apstrādē. To, ka nozara aug un attīstās, nav šaubu, jo Latvijā ir daudz uzņēmumu, kas specializējas dažādu metāla apstrādes pakalpojumu nodrošināšanā un komplektējošu detaļu ražošanā, kuras tālāk tiek izmantotas gala produktu izgatavošanā teju visās pasaules valstīs. Audzēknis labi mācīs, izrādīs interesi par nozari. Visa šī tehnika, viņš visu mācīs, viņš visu varēs izdarīt. Tas ir arī tieši mūsu viens no mērķiem – piesaistīt jauniešus tam darba tirgumu visam, lai viņi redz tik tiešām, ka tā modernizētā tehnika ir, ka tik tiešām tas nav jābaidās no tā, ka tas tik tiešām ir interesanti. Šai mūsu mašīnai lielākā daļa, ko redzam jau no ārpuses, ir ražot Latvijā. Atceros laikā, kad es studēju, bija moderni būt turismā, bija moderni humanitārās valodas, un tas eksaktais varbūt nebija tas pievilcīgākais īpaši meitenēm. Tad man liekas, ka ar laiku pamazām tas ir mainījies. Man liekas, ka šobrīd arī jau tā diezgan, varētu teikt, prestiži būt šajā nozarē. Vai mēs kā Latvija esam pasaules līmenī ar savu metāla apstrādes nozari? Jā, noteikti, jo par to arī liecina tas, ka daudz Latvijas uzņēmumi ir nopirkt no ārzemju kapitāla, tātad mūsu tehnoloģiskās iespējas un mūsu varēšana ir novērtēta, tad mēs esam produkts, kas pasaulē ir pieprasīts. Lai kļūtu par speciālistu mašīnu būvs un metāla apstrādes rūpniecības nozarē, ir jābūt interesei, atbildībai, labām zināšanām, eksaktajos priekšmetos un savas nākotnes vārdā nav jābaidās saskarties arī ar grūtībām. Mācīties droši vien kopumā nav viegli, bet saņemties un atcerēties, ka tas nav pa tukšo, ka tas ir paša izaugsmes un nākotnes, tā teikt, labklājības vārdā. Lai arī cik grūti ir, pabeidzat šīs te mācības, jo tas viss noderēs jums pēc tam, šīs zināšanas, jo tas ir svarīgi. Būt labam speciālistam, jo tas mums noder visiem.